Darbie skatītāji, es nevarēju noturēties. Man kaut kas ir jāpasaka par šodienas valdības lēmumu, kurā valsts ir apņēmusies iegādāties no Telija, LMT un TET uzņēmuma akcijas. No kur galā te vispār sāk? Varbūt vispirms aplūkosim spēles laukumu. Tātad LMT un TET ir valstī pastarpināti piedaroši uzņēmumi, ne 100%, bet 49% katrā no uzņēmumiem sēž Zviedru Telī caur savām meitas kompānijām Tilts Communications un Sonera Holding. Jau gadiem valsts stiepja gumiju, mēģinot saprast, ko darīt ar abiem uzņēmumiem. Runa ir par TET un LMT, jo telko biznesā valstī īsti tā kā nav ko darīt, un arī pēdējā laikā starp īpašniekiem nav tādas vienprātības par to, ko ar tiem iesākt. Latvijā tie ir salīdzinoši lieli uzņēmumi, bet uz starptautiskās kartes un tādas sīkas vienības vien ir. Un nekas prātīgs ar eksportu arī viņām nav padevies, var sakot, tāda stagnācija un sevis atražošana. LMT ir izteikuši priekšlikumu nopirkt TET, TET atkal grib iegādāties LMT akcijas, bet kamēr īpašnieki nav tikuši skaidrībā, nav arī īsti skaidrs, kāda nākotne šiem uzņēmumiem vispār ir, vai tie tiks apvienoti vai nē. Tik tālu par laukumu, tagad par pašu darījumu. Jau gandrīz gadu starp valsti, proti ekonomikas ministriju un tās dažādiem spēlētājiem un Telija no otras puses ir saruna par to, ko iesākt. Telija sākumā izteica piedāvājumu nopirkt abus uzņēmumus, taču valsts no tāda plāna atteicās. Tad savukārt valsts piedāvāja Telija savu redzējumu, un pagaidām par šo no Zviedru puses ir tāds klusums, mazliet ieildzis. Te gan ir viena neliela nianse. Skaitlis, kas izskan aizkulisēs, nav vispār 100 miljoni, kā to ziņo prese. Pēc manā rīcībā esošas informācijas ir runa par summu virs 500 miljoniem eiro. Tad Latvijas puse ir centusies šo summu samazināt, taču vismaz pēdējās sarunās šis skaitlis joprojām ir bijis uz galda. Acīm redzot, Viktors Valainis, mūsu ekonomikas ministrs, ir apstaigājis Latvenergo un LVRTC un kaut kur droši vien arī guvis apstiprinājumu tam, ka par šādu darījumu potenciāli gan jau ieinteresētos arī kādi starptautiski finanšu investori, un ir devis signālu valdībai pērkam. Tagad, ko es par to domāju? Lūk, līdzīgi kā Latvenergo un Latvijas valsts meži daļu akciju kotēšana biržā, arī LMT un TET nonākšana valsts īpašumā, to nevar skatīt tā melns un balts kategorijās. Lai gan vismaz man pašam šķiet, ka īstas jēgas tērēt naudu, kuras mums patiesībā nav, īsti tomēr nav prāta darbs, bet padomāsim šeit nedaudz. Pat ja darījuma rezultātā abas kompānijas tiek iegādātas, tad kas notiks tālāk? Valsts būs tā, kas šos abus uzņēmumus veiksmīgi apvienos un pārdos privātajiem par augstāku cenu? Vai valsts tomēr vēlas turpināt nodarboties ar telekomunikācijas biznesu 21. gadsimtā un konkurēt ar privāto sektoru? Kāds tad ir šeit īstas plāns, un par to, diemžēl, netiek runāts? Es šobrīd arī nevaru nopirkt argumentu, ka valsts daļu no LMT un TET vai abu kompāniju apvienojumu kotējas biržā. Jo kādā sakarā? Lai Telija varētu vēlāk šīs daļas atpirkt par lētāku cenu? Es vienīgi Viktoram Valainim varētu piedot tad, ja viņam kabatā būtu kāds investori, vai kāda globāla nozares spēlētāja nodoma protokols, kurā ir pateikts, ka abas kompānijas no valsts 100% apjomā, tiktu atpirkts par 1,2 miljardiem. Saprotams, ka viņš to šobrīd publiski nevar teikt, jo tad atkal Telija uzskrūvēs cenu un mēs paliksim ar pigu. Bet tā kā Valainis runā par kaut kādu iespējamu potenciālu IPO nākotnē, tad atkal izskatās, ka šis nebūs tomēr tas plāns. Un tādā gadījumā, ja es sēdētu premjera krēslā, es droši vien pajautātu viņam, draugs, vai tev viss ar veselību ir kārtībā? Kāpēc situācijā, kurā mūs ēd nost par to, ka mēs gribam privatizēt daļu no lielākajiem un pelnošākajiem valsts uzņēmumiem, tu runā par valsts ietekmes palielināšanu citos uzņēmumos? Lūk, ja plāns ir par Latvenergo un LVM privatizācijā iegūtajiem pārsimt miljoniem atpirkt TET un LMT, tad, nezinu, atvainojiet, bet man tas arī neliekas loģiski. Īpaši ņemot vērā to, ko es arī sākumā teicu, ka LMT un TET nav tāda starptautiski mērogojama uzņēmuma bez liela īpašnieka ieguldījumu tur vairākās jomās. Es domāju, ka tas tur arī savukārt viņi viens otrs arī kanibalizē kaut kādos segmentos. Es kā investors tomēr uz to ļoti rūpīgi skatītos. Tāpēc vienīgais iegūms, ko es saskatu šajā visā, ja valsts iegūs naudu no kapitāla tirgus, nevis aizņemas un tādējādi nesamazina fiskālo telpu, arī nepalielina parādu, savukārt
otrā pusē ir šī sabiedrības pretestība, komunikācijas trūkums. Un mēs šeit sēžot, tiešām, es domāju, nevaram īsti saprast, kas tur īsti notiek. Līdz ar to tas arī rāda visādas baumas un tā tālāk. Tas nu tā. Es teikšu tā, arī nevarētu iedomāties nevienu tādu investoru potenciālu, kurš gribētu ienākt šeit knapi 1 miljonu tirgu un, teiksim, tēmēt uz telekomunikācijas tirgu, kur jau te sēž 2 asinskāri konkurenti. Un savukārt arī gadījumā es negribētu iesaistīties datu centru biznesā, kur es redzu, ka valsts jau Latvijas valsts radio un televīzijas centrālā arī šeit sēž un konkurē ar šo privāto sektoru. Tā kā tur, kurā pirkstā gribi, visi diezgan sāpēs. Un tas, ko es arī esmu tagad teicis sociālajos tīklos, paņemsim popkornu turzu tuvāk un paskatīsimies šo izrādi. Es gan, teiksim tā, likšu uz to, ka Telija pateiks, ka viņi negrib pārsimts miljonus eiro. Viņi nosauks pietiekami lielu summu, un tur tas viss arī apstāsies. Bet to mēs vēl redzēsim. Savukārt rīt es par šo tematu iztaujāšu ekonomistu Guntaru Vītolu, un ja jūs gadījumā vēlaties uzdot Guntaram kādus jautājumus, jūs zināt, Guntars portālā X ir diezgan asus viedokļus arī šajā sakarā paudis, tā kā droši uzdodiet jautājumus, droši arī komentējiet, ko jūs domājat par šo notikumu, izsakiet savas versijas, es priecošos tās izlasīt un arī noteikti nocitēt šeit kadrā. Tā kā tiekamies jau rīt.